Sveicināti TV3 interneta skatītāji! Svētdien raidījumā stāstījām par ANO cilvēktiesību komitejas rekomendācijām, kurās Latvijas valstī cits starpā norādīts uz šeit dzīvojošo nepilsoņu tiesībām un iespējami pārspīlētām latviešu valodas prasībām. Ieteikumi šai sadaļā balstījās uz Latvijā aktīvu krievalodīgo aizstāvi Tatjanas Ždanokas dibinātās cilvēktiesību komitejas un nepilsoņu kongresa ēnu ziņojumiem. Krievija šīs rekomendācijas jau paspējusi izmantot. Ārlietu ministrija paziņojas, ka gaida, kad Latvija izpildīs šos ieteikumus, citādi mūsu valsts demonstrēšot necieņu pret starptautiskajām saistībām, ko pati uzņēmusies. Šeit jāsaka, ar negaidīti asu reakciju ir nācis klajā Satversmes aizsardzības birojs. Tas norāda to, ko varēja nojaust jau ilgu laiku zināmās krievalodīgo aizstāvju organizācijas, un ar tām saistīti līderi barojas no Krievijas. Spēcdienesta izplatītajā paziņojumā rakstīts, ka gan cilvēktiesību komiteja, gan nepilsoņu kongresa līdere Elizabete Krivcova, kas arī uzstājās svētdienas raidījumā, saņem finansējumu no ārvalstīs dzīvojošo Krievijas tautiešu atbalstu un aizstāvības fonda. Šo fondu pirms 3 gadiem dibināja Krievijas ārlietu ministrija un federālā aģentūra Rossattrudņičestva. Pēc tik tiešām savu norādēm ir daudz jautājumu, ko uzdot ārlietu ministrijai, kas gatavoja oficiālo Latvijas valsts pozīciju ANO. Pirmkārt, zinot, kādas nevalstiskās organizācijas centīsies pārliecināt ANO ekspertus par Latvijas pārkāpumiem, kāpēc ministrijas parlamentārais sekretārs Viktors Makārovs neiekļāva delegācijas sastāvā valsts valodas centra pārstāvis. Otrakārt, vai nebūtu vērts padomāt par plašāku nevalstisko organizāciju piesaisti ANO sesijai, nevis tikai ar publikāciju laikrakstā Latvijas Vēstnesis, lai atkal nesanāk tā, ka vienīgās, kas ziņo par cilvēktiesību stāvokli mūsu valstī, ir pro-putiniski orientētas organizācijas. Un treškārt, krīze Ukrainā ir parādījusi, ka Krievija agresiju pamato ar savu tautiešu interešu aizstāvību. Un tāpēc tieši šī laikā ārlietu ministrijai bija labāk un efektīvāk jāsagatavojas iespējamiem uzbrukumiem tieši šajos jautājumos. Protams, var teikt, ka ANO rekomendācijas nav saistošas Latvijai, tomēr ārlietu institūta direktors Sprūts jau paredz, ka Krievija drīz varētu nākt klajā ar jauniem paziņojumiem. Bet šoreiz, neizdarot savu mājas darbu, mēs lielajam austrumu kaimiņam paši iedevām šo kārti rokās.